Sveiciens visiem! Kā jūs šodien jūtaties? Ļoti labi. Kā jau visiem, arī man ir liels prieks šovakar būt šeit kopā ar jums un svinēt šo studijas 5 gadu jubileju. Un, gribētos jau patiesībā diezgan ātri visu pateikt, bet es esmu pat iznākusi ar visu planšeti un tagad stāstīšu par manu ceļu līdz Lindai. Manas attiecības ar mūziku, ar mūzikas rakstīšanu drīzāk tā, sākās jau sen, apmēram pirms 10 gadiem. Dziesmu rakstīšana toreiz man bija vienīgais veids, kā runāt par savām sāpēm, par raizēm, par visu to, ko nespēju pateikt skaļi. 2018. gadā nolēmu pamēģināt kaut ko jaunu. Aizgāju uz ģitāras nodarbībām. Tieši tur arī pirmo reizi sāku domāt, ka varbūt vajadzētu pamēģināt arī dziedāt. Ne gluži no jauna, jo kādreiz jau bija dziedājusi skolas laikos, bet tieši, solo karjeru. Mans ģitāras skolotājs iedeva 2 vokālo pedagogu kontaktus, un pie pirmās skolotājas tā arī neaizgāja, jo īsti nesajūtu to saikni. Bet tad bija Linda. Nekad dzīvē nebūtu iedomājusies, ka jau pirmajā tikšanās reizē pie Lindas nodarbībā atradīšu savu emocionālo patvērumu. Tā sajūta nav mainījusies līdz pat šai dienai. Kopš tās pirmās nodarbības vēl joprojām esmu šeit, jau visus 5 studijas gadus un vēl ar astīti. Šovakar jums dalīšos savā oriģināla dziesmā Bezgalīgs kosmos. Tā ir stāsts par vēlmēm, par sapņiem, par neiespējamo. Bet, ja runājam dziļāk par to, tad tā ir dziesma par iekšējām sajūtām, ko bieži vien turam sevī klusumā. Man šī dziesma ir kā saruna ar sevi un varbūt arī saruna ar jums. Un, protams, paldies studijai, paldies Lindai, paldies grupai, paldies maniem studijas kolēģiem un, protams, par to jau nedaudz arī vēlāk. Tāpēc ķeramies pie Bezgalīga kosmosa. Es atveru acīs, bet tevi šeit nav. Gribu
Paldies!